ilgāku laiku nebija redzams trasē? Nu, bija tā, ka, godīgi sakot, bija izlēmis šogad nebraukt, izlaist gadu, bet, nu, ir tā sanāca, ka paprasīja, nu, teiksim, no kluba, ka vajadzēja kādu punktiņu atvest. Nu, tad izņēma licenci un nostartēja no sezonas vidus. Ziņš komentārs par pirmo braucienu. Vai, nu, bija ļoti karsti. Ārā temperatūras stāvniņš bija 35 grādi turpat. Saule un viss konkurenti daudz arī. Bet, nu, savā grupā amatieri, kā sakas, MX2 iegūja 3. vietu. Tā kā viss notaļ labi. Kā ir braukt pretējā pulksteņa rādītāja virzienā šajā te trasē, kā, nu, salīdzinājumā ar iepriekšēju, kā bija trases konfigurācija? Tā ļoti godīgi, tad iepriekšējā virzienā patika labāk. Bet, nu, šitai arī ir ok. Prognoze otram braucienam? Turpināsim tāpat, ja ne labāk. Dāvis Ivanovs komentārs par pirmo braucienu redzēja, ka bija problēmas īsi. Jā, viss sākās diezgan labi, starts bija labs, aizgāja pa otro. Vienkārši dēļ punktiem gribēja nobraukt labi no tās, spēja robežās rokas, bet vēl sāp un brauc un tad pārsta priekšā riepu un tad vispār nevarēja pabraukt. Peldēts mocis pa visu trasi un tā. Labi, paldies, veiksmi otrajā braucienā. Jā, paldies. Kā desa? Desa garšīgi. Pirms pirmā un otrā brauciena ieēdu, uzreiz baigi var pabraukt. Gundars Gaušis, komentārs par otro braucienu. Nokavējām boksos, kad jāiebrauc ir 1 minūte. Sāku braukt no 25. vietas, laikam. Nostājos startā ārmalā. Krītu barjeru baigi labi sanāca, pat diagonālīt visiem vēl priekšā un startā bija 3. Jauns motocikls, kādi komentāri? Komentāri baigi labi, mocīts baigi patīk, jo salīdzinājumā 9. gada moci. Viņš nedaudz tievāks un labāk vadāmība ir. Arī ir radiatori viņam lielāki, jo 9. gada mocīts baigi vārījās augšā vienmēr. Jauna amīši, izpūtēji vajadzētu vēl tā kā jauni iegādāties, bet nu, tā pa lielam mocīts baigi labs. Kādi plāni tagad attiecībā uz Eiropas nāciju izlases sagatavošanās posmu? Par Eiropas nācijām tagad bišķiņas piebremzējis, jo man ir tagad citas gomki atgatavojās. Es braucu 6. 7. 8. augustā, braucam aiz Maskavas uz Vladimiru. Arī saucās Eiropas nācijas, bet nu, tas tādas Krieva Eiropas nācijas. Mums uzaicināja piedalīties sacensībās. Kāda tur prognozējama konkurence, kas tur ieradīsies, kādi sportisti? Grūti pateikt, kad būsim uz vietas, tad arī skatīsimies. Tagad nemāku teikt. Kā norit sagatavošanās process? Pagaidām grūti man sagatavošanās process, jo tā trauma un nevar neko padarīt. Tikai fizisko skrienu tā staipos, neko vairāk. Cik presīts vienā minūtē var uztaisīt? 150. Kārkliņš 400 2 minūtēs, tici? Nē.
Paldies un veiksmi turpmākajās sacensībās. Paldies!